Pa Vidzemes šoseju visas diennakts garumā traucas nebeidzama automašīnu straumi. Šoferīšu ērtībai ik pa gabalu izveidotas nobrauktuves, kur autoceļu uzturētāji izvietojuši arī atkritumu konteinerus. Diemžēl daudzi uzskata, ka tā ir lieliski iespēja atbrīvoties no visa nevajadzīgā, par to nemaksājot ne santīmu. Pie Siguldas robežas šāda nobrauktuve atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Administratīvo pārkāpumu kodeks par dabas parka piegružošanu paredz naudas sodu līdz 700 latiem, bet arī tas neattur neapzinīgus ļautiņus un atkritumu maisus šeit auguši gluži kā sēnes pēc lietus. Izmest tiekot ne tikai sadzīves atkritumi, bet pat mēbeles un būvgruži. Tur ir vienkārši cilvēku attieksme, tur ir kaut kas ir jāmainās cilvēku attieksmei pašiem. Jo piemēram, es nezinu, daudz draugi strādā ārzemēs, un viņi saka, ka ārzemēs pilnīgi nekas tāds nav novērojams. Pensionētais Gaujas Nacionālā parka inspektors ar šo sērgu mēģina cīnīties kā nu var. Allaž viņam līdzi ir fotoaparāts, ar ko iemūžināt dabas piesārņotājus. Arī šonadēļ viņam izdevies pieķert kādu līgatnes iedzīvotāju, kurš pat dzīvodams daudz dzīvokļu mājā, savus atkritumu maisiņus izvēlējies izsviest autovadītājiem domātajā atpūtas vietā. Man kā latvietim ir faktiski kauns no eiropiešiem, ka cilvēki brauc tik daudz tagad pa mūsu lielajiem ceļiem, tie ir Eiropas nozīmes ceļi, un ceļmalā stāv atkritumu kaudzes, kuras aug, un tā ir tikai nelielas daļas, faktiski cūcīga izdarība. Arī Garkalnē aina paveras visai līdzīgi. Atspers no sēdekļiem, tukšas pudeles, mēbeļu paliekas, novākāt apģērbi. Tas viss ne tikai milzīgā kaudzē pie konteineru, bet arī blakus esošajā mežā. Pie rokas noķert gan nevienu neizdodas. Pamanot filmēšanas kameru, mašīna strauji aizbrauc, un atkritumu kaudzē šoreiz ir par vismaz vienu maisu mazāk. Autoceļu apsaimniekotājs stāsta, ka atkritumi šeit tiekot savākt 2 reizes nedēļā, bet tā ir cīņa ar veidzirnavām. Tikai aicināt jūs kopā visus audzināt sabiedrību, ja? Tikai to mēs varam izdarīt. Izdarīt mēs neko nevaram. Un vēl viena lieta, kas būtu jādara noteikti pašvaldībām, būtu kā obligāta prasība visiem pašvaldībā esošiem iedzīvotājiem jāpieprasa, ja es nezinu, tā skaļi teikt, ja, atkritumu izvešanas līgums ar apsaimniekošanas firmām. Gadā atkritumu savākšanai uz Latvijas valsts autoceļiem tikai Rīgas ceļu rajonā tiek iztērēti apmēram 150 000 latu no nodokļu maksātāju naudas.